Hejā visiem garajās brīvdienās! Cerams, ka jūs, tāpat kā mēs, vēl esat Latvijas dzimšanas dienas noskaņās, bet uz brīdi atliekam nost visas skriešanas, darīšanas un lielās ēdienu bļodas, jo jāskatās taču ķepa uz sirds. Šodien raidījumā skatieties. Klepus sunim var liecināt par bīstamu saslimšanu. Ķepa uz sirds skaidro, kā atpazīt suņa sirds slimības un kā tās novērst. Izskatam ir milzīga nozīme. Tā uzskata dziedātājs Markus Riva. Patvērsmes suņuku Boņuku viņš nekavējoties aizved uz frizētavu. Būs arī konkurss skatītājiem. Liepājā iedzīvotāji traucē bezsaimnieka kaķu ķeršanu. Agresīva sieviete kaķu ķērājiem draud ar ieroci. Vetārsta kļūda nolemj Vinniju nāvei. Tikai viņa saimnieces Sintijas neatlaidība ļauj kaķēnam izdzīvot. Arī mūsu mājdzīvniekiem, ieejot senioru kārtā, palielinās risks iegūt sirds slimību. Veterinārārsti paskaidros, kā saslimšanu laikus konstatēt un novērst. Parasti sirds slimības attīstās tik ātri, ka saimnieks pat nepamana, ka viņa mīlulis sirgst no kādas kaites. Tāpēc svarīgi ir vismaz reizi gadā profilakses pēc savu mīluli izmeklēt pie vetārsta. Pirmā pazīme, pēc kuras var nojaust, ka sunim radušās problēmas ar sirdi, ir klepus. Tas var būt no rītiem, vakaros vai naktī. Visbiežākais tas notiek pēc ilgstošas atrašanās vienā pozīcijā, pieņemsim pēc gulēšanas. Pamostās, un viņam tāda sajūta ir, ka kaut kas sakrājies. Būtu derētu pakrekšķināt, ja, un tā. Otrā pazīme ir nespēja izturēt ierasto slodzi. Paliek arvien grūtāk staigāt. Ja pirms kādu laiku viņš varēja tos pašus 2 kilometrus katru rītu nostaigāt, tagad viņam jau paliek grūti. Viņš grib apstāties, viņš ātrāk sāk elsot. Arī 14 gadus vecā kokerspaniela Bronija saimniecei aizdomas par suņuka sirds problēmām radās tieši pēc kādas pastaigas, kad sunim kļuva aizvien grūtāk elpot. Viņam trūka elpas, bet bija jau tā, ka viņam laušās bija ūdens, bet mēs ātri atbraucām uz šejienu ar zālītēm un ar ārstu palīdzību. Ātri tikām uz pekām. Nereti gārkšana, apetītes zudums vai svara pieaugums var būt saistīts ar sirds slimībām. Arī zobu higienas neievērošana un infekcijas mutes dobumā var izraisīt sirds saslimšanu. Zobi ir bakteriālas infekcijas avots, kas var aiziet ne tikai šī infekcija aiziet uz sirdi, radot nopietnas problēmas, bet arī uz nierēm, aknām, plaušām, pa vispārēju sistēmisku infekciju var radīt. Ja saimnieks ievēro kādu no šīm pazīmēm, tad suns pēc iespējas ātrāk ir jāizmeklē veterinārijā klīnikā. Ja rodas aizdomas par sirds saslimšanu, tālāk tiek nosūtīts jau uz specializētu izmeklēšanu, kas vislabākais būtu ehokardiogrāfija, jo viņa dod visdetalizētāko informāciju par sirsniņu notiekošos procesiem. Tomēr nevienmēr trokšņi sirdī vai ritma traucējumi nozīmē, ka suns būs jārastē ar medikamentu palīdzību. Nereti pietiek ar ēdienkartes vai dzīvesveida maiņu. Nopietnākos gadījumos, lai iegūtu detalizētākus datus par sirds vai kāda cita iekšējā orgāna saslimšanu, tiek paņemtas asins analīzes, kuru apstrāde pateicoties speciālām tehnoloģijām aizņem vien 15 minūtes. Vajadzīga pilīte. Tādēļ mēs varam arī paņemt asins analīzes no visiem maziem dzīvnieciņiem. No lielajiem suņiem visvairāk pakļauti sirds slimībām ir vācu aitu suņi, dogi, sanbernāri un Staffordšīras terjeri. Taču tie nav galvenie pacienti. Visbiežākais, kaut kāda 80% no suņukiem, kas nonāk uz kardioloģiju izmeklēšanu, ir miniatūrie suņi. Tie ir Yorkshires terjeri, Krievu toju terjeri, pūdelīši, taksīši, šicu, pekinieši. Visi, kas ir maza izmēra. Ko suņa saimnieks var darīt, lai risks saslimt ar sirds slimību samazinātos? Būtu ieteicams labi nēsāt nevis kakla siksniņu, kas nospiež kakliņu, krūšu siksnu nēsāt,
Tā ir labāka sadalījums slodzei. Arī mērenas un regulāras pastaigas ir labs veids, kā rūpēties par suņa sirds veselību. Tas nav tā, ka jūs visu nedēļu esat pa 5 minūtēm no rīta un vakarā izgāju pačurāt, un sestdien, svētdien jūs ejat pa 5-3 stundām, un suns ir nokausēt. Ņemot vērā šos ieteikumus, sirds saslimšanas riskam vajadzētu samazināties. Pusgadu vecā kaķenīte Raila ir nenogurdināma. Kad pārējie kaķēni pēc rotaļām jau guļ, viņa vēl staipa apkārt savu mīļoto rotaļlietu. Railai patīk glāsti, bet viņa pagaidām ir pārāk aizņemta, lai sēdētu klēpī. Rokās kaķenīte ir ar mieru uzturēties tikai īsu brīdi, tad atkal metas rotaļās. Raila ir draudzīga un zinkārīga. Varētu kļūt par labu draugu cilvēkam, kas grib mājās kaķi, bet nevēlas, lai kaķis pastāvīgi gulētu klēpī. Būs piemērota arī ģimenē, kur jau ir kāds mājdzīvnieks. Šodien ķepa uz sirds uzaicinājumu palīdzēt meklēt mājas kādam patvērsmes sunim pieņēmis dziedātājs Markus Riva, kurš vēl nenojauš, kāds būs viņa jaunais draugs. Pārsteigumu gaida arī kāds skatītājs, kuram būs iespēja saņemt no dziedātāja lielisku balvu. Ierodamies dzīvnieku patvērsmē. Pirms Markus ieraudzīs savu pagaidām vēl viņam nepazīstamo draugu, viņš labprāt apsveicinās ar visiem patvērsmē mītošajiem suņiem. Ieraugot kucēnus, kuri dzimuši tepat patvērsmē, Markus nespēja palikt vienaldzīgs un ar sociālo tīklu palīdzību informē savus sekotājus par sunīšiem, kuriem ļoti nepieciešamas jaunas mājas. Beidzot ir pienācis laiks iepazīties ar savu krustbērnu Boņuku. Kāds mīlīgais. Viņš pat smaida. Mēs tieši saskaņojušies. Apģērbā. Ieraugot suņuku, Markus ir patīkami pārsteigts. Man likās pirmo reizi, kad es viņu ieraudzīju, viņš smaidīja. Viņam bija jau smaids, viņš gan bija sabijies, bet tas laikam no apkārtējiem trokšņiem un vispārējā. Bet es kā jau kļūst draudzīgāks, jau jautrāks kļūst, jau grib skraidīt un jau grib doties, sapucēties. Domāju, ka mēs sadraudzēsimies šīs dienas laikā, un es ceru, ka viņš pavisam drīz sadraudzēsies arī kādu skatītāju. Lai palīdzētu Boņukam atrast savus īstos saimniekus, Markus nolemj savu krustbērnu aizvest uz suņu frizētavu, lai visi varētu ieraudzīt ne tikai viņa iekšējo, bet arī ārējo skaistumu. Kad Boņuks atstāts frizieru rokās, kopā ar Marku dodamies uz iepirkšanās centru, lai atrastu ko īpašu arī sev. Vienmēr labi izskatīties Markum pieprasa ne tikai viņa vēlme atrasties uz skatuves, bet arī piedalīšanās dažādos televīzijas šovos. Dziedātājs spoži sevi pieteica šovā Gribu pie Meladzes, kur viņš ieguva godpilno 2. vietu. Piedalīšanās šovā bijis visai liels izaicinājums. Tā pati pieredze viņa bija kā tāda laba skola. Un tas, ka, protams, arī mācīties valodas un būt vispār ārpus no savas komforta zonas, būt citā vidē, jo es aizbraucot uz šo šovu arī, zināju 5 vārdus krievu valodā, bet tur, gribot, negribot, man tā valoda bija jāmācās. Teicienu "mode prasa upurus" var attiecināt arī uz Krievijas šovbiznesa aizkulisēm. Šova dalībniekiem nevienu reizi vien nācās piekāpties konkursa organizatoru vēlmēm. Es pēc dabas esmu Latvijas pelēkais matu īpašnieks, un man vienkārši izdomāju, ka tu būsi tagad blonds, un tad es tur varēju, kliegt un breikt un kaut ko protestēt, bet man tas ir kā bija jādara. Kad stunda staigājot pa veikaliem ir aizritējusi, pienācis laiks doties pakaļ Boņukam uz frizētavu, lai vaigā skatītu suņuka vizuālās pārmaiņas. Pilnīgi cita lieta. Paldies jums! Pilnīgi cits paskats, Boņuk. Kā tu jūties? Sākumā man likās, ka man teica, ka tas ir pūdelis.
pēc tā visārējā izskata man likās, nu kas tas pa pūdeli, tas ir cits šķirnes tā kā suns. Bet tagad pēc pārvērtībām, tagad saprotu, jā, ka tas tiešām ir pūdelis un jā, par suņiem arī ir jārūpējas. Boņuks tika nogādāts dzīvnieku patvērsmes darbinieku gādīgajās rokās no kādas nelabvēlīgās ģimenes. Kaut arī suņuks patvērsmi par savām mājām sauc pavisam nesen, viņš ļoti ilgojas pēc jauniem saimniekiem. Boņukam patīk rotaļas, bet savās prasībās viņš ir pieticīgs. Tas ir tāds īsts pilsētas suns. Protams, par viņu arī būtu jārūpējas, jāiet pastaigās, bet nebūtu, man liekas, tik jābrauc uz mežu izskrieties tur un tā, ka tas ir tāds mierīgāks suns, kurš varēs aiziet jums līdzi arī uz kādu, nezinu, kafejnīcu veikalu. Šobrīd aizņemtības dēļ Markus savu dzīvnieku atļauties nevar, tāpēc pirms uzņemties rūpes par kādu pūkaino draugu, dziedātājs vispirms to iesaka kārtīgi apsvērt. Padomāt, jā, par tiem dzīvniekiem, pirms jūs arī, protams, ņemat vai neņemat, vai jums tas ir reāli iespējams. Bet tagad ilgi gaidītais konkursa jautājums, ko uzdos Markus Riva. Kā sauc manu bērnības suni? Atbilžu varianti ir A variants Reksis, B variants Dino, trešais variants Miķelis. Un pirmais pareizās atbildes iesūtītājs savā īpašumā iegūs šo te kompaktdisku no Markus Riva. Tātad sūti savu pareizo atbildi mums uz e-pastu info@ķepauzsirds.lv. Čau visiem! Mans vārds ir Markus Riva, bet šis ir mans jaunais draugs Boņuks. Un šis ir raidījums Ķepa uz sirds. Piecus mēnešus vecā Ennija ir dzimusi kaķu kolonijā. Attiecībās ar cilvēkiem Ennija ir ļoti atturīga un apdomīga. Rokās uzturas nelabprāt, bet murrā, kad viņu glāsta. Ir mierīga un apdomīga. Iespējams pieradināts sēdēt klēpī, bet tam nepieciešama pacietība. Draudzīga ar citiem kaķiem. Jaunajiem saimniekiem būtu jābūt pieaugušiem cilvēkiem un bez bērniem, jo nav zināms, vai Mince būtu priecīga par skaļu bērnu bariņu savā tuvumā. Raidījuma turpinājumā skatieties. Liepājā iedzīvotāji traucē bezsaimnieka kaķu ķeršanu. Agresīva sieviete kaķu ķērājiem draud ar ieroci. Un tā, ķepu video konkurss turpinās arī šogad. Konkursā turpina piedalīties visi jūsu iesūtītie video. Tāpēc ķeriet mirkļus ar savu mīluļu trikiem, dziedāšanu un smieklīgajām izdarībām un sūti savu mīluļu video un saņem balvu moderno putekļu sūcēju. Lai veiksmīgi iekļautos kādas citas sugas pārstāvja ģimenē, atliek vienkārši viņam sakot un izlikties, ka viss ir pilnīgā kārtībā. Un, kad integrācijas process jau ir noslēdzies, var jaunajai ģimenei ierosināt kopīgi jautri pavadīt laiku. Modes nedēļa ir diezgan būtisks notikums arī četrkājāino pasaulē. Šeit mēs redzam, kā tiek piemērītas visskaistākās zeķes pasaulē. Un šeit īstspalvainā modele demonstrē, kā pareizi pa dzīvokli nēsāt čības un iesaka to darīt visiem četrkājāniem. Gadījumā, ja jūs neievērosiet šos modes likumus, tas var beigties visai traki. Te varam aplūkot, kā par modes upuru kļuvusi pavisam nevainīga aitiņa.
Automazgāšana ir ļoti nopietns un rūpīgs process, tāpēc ļoti labi, ja blakus ir kāds, kurš to visu novēro un komentē. Tātad sūti savu mīluļu video un saņem balvu moderno putekļu sūcēju. Nu, žēl, ka viņi paliks uz ziemu, jo baigi. Un tad es viņš šodien pasties, kā noķēra. Jā, divi sildījās, jā. Šodien Ķepavas sirdsceļi atveduši uz Liepāju. Nu jau vairākus gadus šajā pilsētā bez maksas katru gadu sterilizē vairāk nekā 500 kaķus, taču pagaidām kaķu koloniju skaits nav būtiski mazinājies. Liepāja ir viena no tām pašvaldībām, kur daļa vietējo iedzīvotāju visiem spēkiem pretojas ielu kaķu sterilizēšanai. Vai situācija tiešām ir tik dramatiska? Noskaidrosim šorīt, dodoties reidā kopā ar dzīvnieku aizsardzības organizācijas Liberta brīvprātīgajām. Bezsaimnieku kaķu sterilizēšanas programma Noķer, sterilizē, atlaid Liepājā strādā jau kopš 2008. gada. Šo gadu laikā sterilizēti gandrīz 4000 kaķu. Principā līdzekļi mums pietiek, un arī ir cilvēki, kas labprāt braukt un ķert un sterilizāciju veiktu, bet liela problēma ir mājiedzīvotāji, kuri iedomājās, ka mēs viņus ķeram, lai likvidētu, vai belešos taisītu, vai lapsas ar viņiem barotu. Šāda tumsonība šķiet neticama, taču arī mums pašiem par to nākas pārliecināties. Neaiztiecieties vēl vienreiz teikt no maziem kaķītiem. Kāpēc ir tāda riebīga meitenes? Pateiks, tu nekad ne vīri nedabūs, ne tu bērni tev nebūs. Šī nama pagalmā lielākā daļa kaķeņu ir nesterilizētas. Mazie kaķēni, kuri ziemu diez vai izdzīvo, un vairākas kaķenes, kuras pavisam drīz dzemdēs. Taču kundze to izliekas neredzam. Bet jums tur ir reku 5 kaķenes, kas tūlīt dzemdēs. Es neredzēju tādu. Tā nav manējā, šitie ir manējā. Jūs neiet pie draudzenēm kādreiz kopā? Ejiet tāpat, te ir draudz. Atraduši, ko salīdzīt. Jā, vēl labāk salīdzināt dzīvnieks nekā cilvēks, ka šitai ir tāda muļķīga. Un tad viņas nāk pie draudzenēm dzemdēt pagrabos, jā? Ceit, tāda ļoti grūna dzemdēt. To nevajag ņemt, ja ņemt, tad ņemt viss pēc kāds. Kunci. Я им застрелю всех подряд. Дай мне тронется. Вот, у меня есть газовый пистолет, глаза и все, и подпи***. Lai savaldītu agresīvo sievieti, tiek iesaistīta arī pašvaldības policija. Arī policijas klātbūtne sievieti neattur no bravūrīgās uzvedības. Aiztiec cilvēks ar rokām. Es neaiztieku, viņi iet prom. Kas iet prom? Kāpēc viņi te lien? Lai biedrības brīvprātīgās nespētu kaķiem tikt klāt, sieviete tos centās sadzīt aiz šī žoga, sakot, ka tur esot kaķu mājiņas. Ķeries! Ko jūs man drūstat? Nē, nedrīkstat, jums tikai drīkst, es te dzīvo. Man drīkstāt. Es drīkstu palīdzēt no dzenos, es tu palīdz negribu neiet. Ar tikpat agresīvu rīcību nākas saskarties arī pašvaldības patvērsmes dzīvnieku ķērājam. Viņš pavisam nesen tika pat pie zilas acis. Es to kaķu bāzu būrīti iekšā, un viņš šodreiz viņš teica, tur tā kā tāds bendes un viss kaut ko, dažādi cilvēkiem. Arī paši liepainieki nav mierā ar lielo skaitu klaņojošo kaķu. Kastrē un viņas novākt visas, nezinu, negribās jau ļauni teikt. Es esmu mājas vecākā. Man neiebilst neviens. Es domāju, ka pašvaldībai būtu jāķer. Es tā domāju, ka tā vajadzētu būt. Kā šo problēmu risināt? Kā samazināt ielās klaņojošo kaķu skaitu? Katrai pašvaldībai vajadzētu izstrādāt iekšējos noteikumus par to, ka, ja tie mājas iedzīvotāji traucē veikt šo darbu sterilizēt, tad līdz ar to mājai būtu jāmaksā vismaz sots par to, ka
Viņi tīši prāt tur tos dzīvniekus, tā īstenībā, manuprāt, ir cietsirdīga izturēšanās, jo viņi apzināti viņus tur, viņi apzināti viņus vairo. Nākamgad pašvaldība plāno palielināt ielu kaķu sterilizēšanas programmas finansējumu 1200 kaķu sterilizēšanai. Par nākošo gadu mums doma runā cītīgāk arī ar pašvaldības policiju, kas iesaistās un sodīt šos iedzīvotājus, jo arī gan ķērāji, gan arī Libertas meiteni vienkārši izlamā un pazemo. Principā tas ir huligāns. Viens saņem sodu, tad varbūt tie pārējie sāks apdomāt to, ko viņi dara. Pašvaldības patvērsmes vadītāji kā risinājumu redz arī obligāto čipēšanas ieviešanu mājas kaķiem, jo pēdējos gados Liepājā aizvien vairāk uz ielas nonāk tieši mājas kaķi. Tomēr efektīvākais veids, kā cīnīties ar ielu kaķu skaita palielināšanos, ir un būs to sterilizēšana, tādējādi neļaujot tiem vairoties. Nu, Vinni, esi gatavs ikrīt masāžai, ko? Jau vairāk nekā gadu liepājniece Sintija ikdienu veic masāžu Vinnija pakaļķepām. Tieši pateicoties viņas neatlaidībai un cerībai, kuru viņa nezaudēja arī tad, kad citiem tā jau bija zudusi, Vinnijs ir dzīvs un spēj pats saviem spēkiem pārvietoties. Beķeru ģimene Vinniju adoptēja vēl pavisam maziņu. Ja viņš nebūtu nonācis patvērsmē, tad visticamāk šobrīd viņš dzīvotu uz ielas, kopā ar citiem Liepājas ielās mītošajiem kaķiem. Tieši tāds dzīves stāsts parasti piemeklē kaķēnus, kuri ir dzimuši kaķu kolonijās. Taču viņam liktenis bija lēmis citu ceļu, un viņš nonāca beķeru ģimenē. Diemžēl pavisam īsu mirkli pēc ierašanās jaunajās mājās Vinniju piemeklēja nelaime. Kas ar viņu īsti notika, joprojām nav skaidrs, taču skats, kas pavērās Sintijas acīm, bija baiss. Kaķis velka pakaļ, priekškājas kust, galva kust, otrs gals nekā, nejūt neko. Ārsta diagnoze bija skarba – lausts mugurkauls. Pirmais daktars izčamdīja, iztaustīja, safotografēja, pateica, ka varianta nav, kad kaķītis ir tā kā jāšpricē nost, jo tur nebūs nekas labāk paliks, neko tāds uz visu mūžu. Ārsts pat neapsvēra citus variantus. Viņa prāt vienīgais prātīgais lēmums bija Vinniju iemidzināt. Nākamajā dienā Vinnijam tika nozīmēta eitanāzija. Es pārbraucu mājās, es domāju, to vienu diennakti es viņu turēju klēpī, mīļoju, un tās kājas ik pa stundai es gāju klāt kniebu, lai viņš viņas parausta, lai, es tā no visa spēka kniebu, lai vismaz bišķītiņu paraust, lai būtu kāda cerība. Tā vietā, lai nākamajā dienā dotos kaķīti iemidzināt, Sintija izlēma viņu parādīt vēl kādam speciālistam. Viņa spriedums bija daudz cerīgāks. Nevajag nolaist rokas, ārstēsim, špricēsim un darīsim visu, ko var izdarīt, bet kaķis staigās. Paskatījās bildi, viņa teica, tur nav nekas lausts. Sintija vēl aizvien ir neizpratnē, kā vetārsts tik ļoti varēja kļūdīties, saskatīt mugurkaula lūzumu vietā, kur tā nav, un tik viegli Vinnijam parakstīt nāves spriedumu. Sintija spriež, ka daudzi viņas vietā būtu padavušies, jo Vinnijam 4 mēnešu garumā bija vajadzīga 24 stundu aprūpe. Viņa pakaļķepas bija pilnībā paralizētas. Kad cilvēkam traumēts mugurkauls, cilvēks guļ taisnā gultā un nedrīkst kustēt. Kaķim tas režīms tāds pats, nedrīkst kustēties. Tādu arī likām lielā kastē ar metru augstām malām, lai netiek pats ārā. Bija brīži, kad tikai viena pati Sintija vairs ticēja, ka Vinnijs patiešām atlaps. Man nāca ciemos, teica, ak, šausmas, ko tu moci kaķi? Bet man tā doma bija, ka, bet ja viņš staigā, kāpēc man, tas tikai pusgads no manas dzīves. Pamocīšos es, pamocīsimies mēs un izcelsim un staigās un viss taču būs kārtībā. Kustības pakaļkājās atgriezās pamazām. Sākumā tie bija tikai pāris soļi, pēc tam jau pāris metri, kurus Vinnijs varēja noiet pats saviem spēkiem. Lai gan šobrīd rehabilitācijas process jau ir galā un Vinnijs spēj staigāt, Sintija vēl aizvien viņu rūpīgi uzmana. Sintija ir pārliecināta, ka arī pats Vinnijs ļoti novērtē to, ka viņam tik ļoti ir palīdzēts. Tikpat ļoti, cik viņa ir vajadzīga Vinnijam, arī Vinnijs ir vajadzīgs viņai.
Tikko es kaut kur apsēžos vai noguļos vai piesēžos, viņš uzreiz ir klāt. Viņš pat var nekāpt klēpī, bet viņam vajag tā piespiesties man blakus. Kaut to vienu ķepu ielikt klēpī. Tas arī šonedēļ ir viss. Par jūsu mīluļiem, jaunām idejām un jautājumiem rakstiet mums uz info@ķepa-uz-sirds.lv. Tiekamies jau atkal sestdien. Atā! Nu, Vinī, esi gatavs ikrīt masāžai, ko? Paga. Nu, Vinī!